No. Sveicināt cilvēki, mēs ejam pakaļ mūsu sīpolkastei. Jā, karoči Raivo vecāki atstāja viņu, tāpēc mēs tagad ejam pakaļ. Man apnika viņu. Izdaibā. Man ar viņu apnika dzīvot, un es pārdomāju. Nu jā, tev jau viss apnīk. Nē, es pārdomāju, es viņu atstāju, es viņu pamesu viņu, bet mēs pārdomāju. Nē, labi. Jā. Tātad, jā, mēs tagad ejam 8. 6 ir kāda 8? 8. 6. 8. 6. Pasties. Viņš redīs, ka manis... 8, tu idioti. Kurā vietā? 2-0, 8. Ai. Idiots. Labi, jā. Es esmu stulbenis. Mums ir jāiet uz Katrīnieks laukumu. Jep. Laukumā. Ir augsts. Nav vajag augsts. Kas jā, mums pēkšņi nepielec? Nu, tad tu dabūsi pa mutulīt. Tad dabūsi pa muturītīgi. Mēs aizējam, aiksam, atkal Aķis nomirst. Nu, tad es tev nositīšu un iesim mājās. Aķis, iedomājies, mums vajadzēs... Mēs jau filmēsim, vai viņš laiks, viņš neliks. Mums vajadzēs viņu nest mājās. Aķi. Cilvēki, es viņu vienkārši nostīšu, ja viņš nepieleksies. 40 kilogrami. Jā. Aķis sver. Cik? 40 Nu, kilogrami. pa diviem atnesīsim, sadalīsim uz pusēm, pēc tam sadalīmēsim. Anna, tur, kāpēc tu sver floši? Es jau domāju, Aķis īsādi izslāk. No viņiem, no kādām mašinām Aķīti. Aiksim viņu. Pagad, cik ar viņi daudz šodien braukt? Engas beidz video atsvanīgi. Bet cik ar viņi daudz brauksies? Nezinu. Jā. Jā, ar viņi... Cilvēki. Ingus, pastāstam mūsu plānu. Un davari. Tātad es pateikšu īsi neko neizbojājot. Vienkārši kaut kāds pāris vārds pasaki. Sestdien mēs pišam ar Ingus uz Rīgu. Jā, un tad būs daudz interesanti kadriņi. Pagad, es paredzu, kur iet? Nu, tagad kaut kā tā. Mēs ar Aiksam viņu aizbrauks stāciju, jā, brauks Rīgu. Es tālāk neteikšu. Jā. Mēs vēl arī īsti esam Tālāk neko neteiksim arī. Jā, mēs izdomāsim vēl, kur mēs brauks. Bet būs forši. Loģiski, ka būs forši. Cerams, ka būs saulains un kaut kas sāks jau bļāmies, kad līs visu dienu. Jā. Tā būs sūdīgi. Ok, šī būs ļoti garš video, kamēr mēs aizvilksimies. Jā, 40 minūtes, ja jums vispār gribās skatīties. Ok, es rādīšu ceļu vienkārši. Un ja tu kaut ko gribēs pateikt kamerē, tas vienkārši uz tevīm. Ok, neviena nekur nav. Šā ir interesantākā sajūta uz pasaules, kad tu ej un neviena nav. Jā. Neviena? Es vēl gribēšu streamīgi aiziet. Mēs aizbrauksim, nevis aiziesim. Jā, Un, protams, ja viņš neies tiesma kājām līdz rimīdim. Tas nebūs labi. Mums uz šādi jāiet atpakaļ mājās. Hip, hop. Nu, tad atkal būs video otrā daļa, ka visi slikt.lv. Kad Aiksams nepielēca, visi dirsā. Aiksam bača nomira. Reāli, bet viņu vakar pielādē. Nevar būt, ka viņi atkal nomirst. Tu 3 dienas apakaļ, labi, tagad jau 4 apakaļ viņu uzlādēja un viņu vakar nomirta atkal vakarā. Nu jā, bet vakar mēs viņu uzlādējām. Nu jā, varbūt šodien viņi ies. Ja viņš nepieleksies, tad tas Aiksams aizies. Jā, tad tas Aiksams aizies uz Tolumētu. Es saku godīgi, man viņš ir zajebāli, ka viņš nelec. Viņam zinājis, knapi 200 eiro maksā. Jā. Ok, ir augsts, man nav jaka. Kāpēc šito tā jārā? Mana mamma man piespied šito vesti vilkt. Es vienkārši šeit. Viņam nevies pat man. Un pēkšņi, iedomājies, un pie Katrīnieks pasaka, bļāmies, Ingus, es aizmiršu atslēgas paņemt. Es tev varēju nosist. Es tev vienkārši nosist. Nē, Ingus. Ai. Kas mēs vienkārši ejam un atslēgas pa kluso izskrit ārā, nesaku, bet baga man bija. Nu, tagad es tev ticu, ka tev būtu. Bet kas, ja mēs aizejam, mēs paņemam un nav atslēgas? Nu, tur ko, lai es izdaru? Mums ir jāiet reāli mājās un jāmeklē tās atslēgas pa visu zemi. Un jāatcer, ka kāds nav paņēmis. Tas gan jā. Un par ko viņi ar tām atslēgām darīt, labs jautājums. Kur mēs ejam? Pa kurieni mēs ejam? Pa pilsētu? Loģiski, pa pilsētu. Pa garo ceļu. Būs viņš īmoši kāds mūsos iedrieksies. Tad, kad mēs atdzīvosim, mēs varēsim ilgi šitu. Vai kontenta dēļ? Jā. Iet pa skonto ceļu. Upo. Ai. Aksis tukum gangstari. Mariebs. Ejam pa skonto kontentam. Kā tu viņu... nu vispār jau jā. Nē, ņem skonto, tur viss ir izgājis mums un garlaicīgi. Jā, vo. Iesim tā kā tais, un tur pie pienotos pa kreisi. Jā. Un tur ir tumšs. Kontentam. Jā. Nodurs mūs ar kāds ir nāziņu vai kas? Ko nezinām. Vismaz būs safilmēts kaut kas. Tu zini, ja man telefons izrubās, tad tas video saglabājās no telefona. Aha. Un tad pēc tam kā atdzīvo. Man 100. Opa. 99. Nē. Piezvais. Ko? Paga? Ne, man vispār. 98, jokā. Es nemāku. Es viņu tikko... Mani Minecrafta burtos, mani Minecraft ciparos, redz? Es tikko uzlādēju telefonu, pirms man teica, mēs ejam pakaļ Aiksam, mums uzlādēju telefonu. Čau, cik tev viņš ātri uzlādējies?
Pa 2 stundām? Es tev 2 stundas atpakaļ neteicēju pakaļ. Nē, saproti, paga pauzīt. Tātad mēs pārkrējām pār tikko. Tātad mēs ejam. Jā, iesim pa turieni. Tas labākais tas, ka 8 vakarā ir tūkšums. Jā, es Ingusam saku, davai pisam ārā, viņš tāds ok, un viss mēs maucam. Jā. Es atvainojos par lēmāšanu, bet, es neesmu pie pilna prāta. Jā. Nu jā. Kaut kā tā. Kā lai vēl pasaka? Tā dejojoši mērkaķi. Jā. Jā. Es domāju par... Un tas ir sūd BMW, kas traucē satiksmi dzīvot. Ziniet, kas būtu vislabākais klips policija braukt garām. Jā, pirmkārt, viņam jau būtu plāns par cilvēku to tur miera traucējumu. Pārāk skaļa mašīna, agresīva braukšana. Un miera traucējumu. Mēs šitā jau ir otrā mašīna, ka mēs dzirdam, bet viņam bija vēl. Nē. Nu, karš nočapoja savu 3 litru dīzelu, kurš pēc sekundes nobeigsies. Iedomājies, Rīgā šitāds pilna. Bet viņš viss ir līzingā paņemts, ne jau paši viņi pirkuši. Loģiski. Cilvēki, kādas jums mašīnas vai kādas jūs mašīnas kompāniju gribat pirkt? Nē, laiksam miskast. Pagād, tā vai miskastē ģenerators. Man jautājums, kāpēc jūs mums atsakojat? Mums bija 90, tagad 87. Labi, es pateikšu priekšā, es piesakoju ar citiem kontiem. Un viņi atsakoja? Es nezinu, man liekas automātiski atsakoju, bet es piesakoju ar saviem kontiem. Jau 5 minūtes mēs to kuņus cilvēki, 100 subscriberos kā armīts. Mēs esam pateikuši. Jūs, ja vēl skatāties šito pilnīgi garlaicīgo video, mums ir atvērties pakalpojumu lietiga. Jā, vavo. Man patīk tas, ka mēs varam iet pa ceļa vidu un mums nav jāiet malā. Jā. Vēl skatās apkārt, vai viņi nenodurs. Mēs neesam Londonā, Ingusim. Londonā. Jā, ka roči, jums vajag kaut ko atvest vai aizvest kaut kādas dēļas vai kaut ko tādu. Tad rakstat mums privāti uz kādu aiksampakalpojumu.lv. Aiziet uz Latvija dabēs, man jau tiktu kā kontu Latvija dabēs, ja. Un paskatieties, kam es sekoju, tur būs aizsam pakalpojumi. Kaut kādā? Jā. Yes. Kaut kā tā, nu ko vēl pateikt? Mums bija viena skoliņa, un tas briesmīgi. Pirmdien jābaidās, vai tā miskast vispār pieliks. Kāds no jums gāja uz Angļu olimpiādēm? Ja jūs gājāt, jūs sapratīsiet, ka pirmais uzdevums, tas sinonīmu greenwashing uzdevums bija pilnīga pakaļa. Ja jūs gājāt olimpiādēs, tā bija tur greenwashing, kas tā pa kuņu bija? Nu jā. Skolotēji no fucking Daisy, ka bļāmies, tests būs, tas tur teorija, es un pasauli apkārt, man kur bija pasauli, tur bija jāklausās kaut kādu veceni, kuram suns tika notriekts, kaut kas neatceros. Kaut kas tur bija. Ok, jūs gan jau interesēs, cik mēs esam tālu tikuši, tad mēs esam ņikuji attālu tikuši. Mēs esam pie Ampiņas. Nu, tas ir gan drīzāk kādi 500 metri no mūsu mājām. Cilvēki, origo, ka mēs staigāsim pa Rīgu, ja, būs inšīgāk, ticis man. Nē. Mēs iesim uz... Tas taču, jā. Mēs iesim satikt prezidentu. Mēs iesim satikt prezidentu. Jā. Mums iesim viņiem pateikt, origo bulciņas lūdzu iedodiet mums. Aiziesim pie prezidenta, jā. Jā. Un es pateikšu nejauku vārdu, jā, bet tas nav nejauks. Es negribu teikt. Es jau zinu, ko tur teiks, man pat tu neesi teicis, es jau zinu. Tu zini? Jā. Nu? Uzminēji! Jā, bet šajā momentā iepauzēju, tāpēc nesaka, ka... Viņš uzminēja, ko es domāju. Mums vajadzētu reāli, ka viņi aiziet un Ingus jau zina, ko izdarīt. Jā, nu es pateikt, zinu. Ka mēs esam... Jā, zina Ingus. Nu, zinu. Jā, tāpēc uzreiz būs priecīgs. Karoči, šodien man bija plāns... Mēs esam lohi, ja viņš būtu tāds māla cieši. Karoči, šodien man bija plāns no krāpniekiem nozakt naudu. Bet man nesenās, tagad es rakstīju, ka man 14 gadi viņi vienkārši man vairs nerakstīja. Tas čals rakstīja kaut kādām kompānijām, kas palīdz ķipa meklēt. Viņi vienkārši neatrakstīja, ka viņš pateica 14 gadi. Jā, viņi izlasīja, bet viņi neatrakstīja. Man liekas, viņi meklē, lai skameri pievienotos viņu biznesam. Pateikt, jūs gribat piedalīties skameru biznesam, nopelnīt? Nē, viņi man jāutāja, cik man gadi, es priekš pateicu godīgs. Tu būtu pateicis 18, viņi, nē, skameriem taču pilnīgi pohuji. Jā. Nē, bet tas sanāk, viņi nav kādi krāpnieki, kas neko neatbild. Jā, tad tā sanāk. Kaut kā tā. Jūs paskatāties tukumu skatu.
Jā, no šeit tukums. Tur, jūs redzat, kā viss skaisti? Es jau filmēju, kā izstās. Tu, ka man vajadzētu debeskrāpi tur, vienkārši 100 debeskrāpis un tad būtu smuks skats no šeit. Yes. Jā. Nē, Pagaidām, kāpēc tukumā nav neviens debeskrāpis? Visgarākā man liekas, raķets viņu notrieks. Redzat, tur. Pasties visgarākā ēka tukumā. Kas apkviņ? Kaut kur huiziniņi ir, jā. Tur. Jā, tā kā varbūt tiekamies pēc kadra, kad mēs jau būsim pie Aiksama. Jā. Nē, pie Aiksama nebūs. Ko? Tu. Kas tev kaiš? Esi? Kur tu mēs ejam? Pareizi. Jā, pareizi. Tu tikko teici, mēs ejam pie Aiksama. Jā, pareizi, mēs ejam Aiksam, ok, tu īņas. Dievs. Jā. Viņš ir idiots. Nē, es esmu gan idiots, tu esi idiots. Jā, mēs jau klāt būsim klāt. Jā, mēs tad jau būsim klāt pie Aiksam. Pie Aiksam viņa būs. Un mēs sākām domāt, ja viņš nepieliks, tad Eva nomirs. Ko? Jā. Ne? Neklausies, es tikko pastāju domāju. Ko? What is? Nu, kad ja Aiksams nepieliksies, tad tu izdarīsi pašnāvnību. 50% atlaids PVC logiem. Nu, forši. Jā. Vienīgi. Korāģis gāriet nākušo kadru, kā mēs mēģināsim pielaist uz hipokasti. Pils iela 12. Ko mēs esam klāt? Cilvēki, tulīdās, mēs uzliksim kaut kādu bailīgu skaņu, ja? Aizietējam. Ieliksim kaut kādu sūdu bailīgu. Jā. It kā mēs, davai, filmē manu ejam bosu un cīnību. Ejam, davai, mums visi jātas mūsu hipokasti. Aleksei, es jau viņu redzu. Pagaidām, vai tā ir antēna vai tas kā? Es neredzu. Jūs tur pirmais atrod uzvar. Es nezinu, kur viņš ir. Un mašīns mums te nav. Pagaid, es esmu tur. Nē, nē, tas nav viņš. Ok, kur Aiksams varētu būt? Mums tagad viņus jāpēc visam mašīnci. Kur viņš ir? Cilvēki, man patīk mūsu bailīgā mūsu skaņa. Es redzu labu pārvadiņus. Jēj! Jā, es redzu. Viņš ir pašā vidū. Nu, korāķis te būs atšķirēt, kamēr Eva izbrauks ārā vēl. Jā. Nā, tas nebija. Nē, kur ir? Es atradu pirmais, tā kā paldies. Nē, bet es karotiņus pamanīju. Ok. Mums vajag čakrī. Mēs varam vienkārši riskēt šitā izbraukt cauri. Jā. Ok, ja mēs viņu nepielaidīsim. Man nav ko te. Mēs varam, mums ir divas opcijas. Mēs cenšamies šitā taist, ja? Vai reversā, jā? Braucam. Vai braucam tur, man liekas, tur būtu labāk, ja? Jā, tur revers. Ok. Skāpju iekšā. Aiksams. Labāk pilnēs. Jā, labāk Man pilnēs. tā patīk mūsu reāla bailīgā skaņa. Jā. Kaut ko pieliksim. Ir jau. Man ir tāds labs Sigma aura. Labi. Mums jau skan tikai tuviņu un aizietī. Ej iekšā, tu sūda sāp. Ok. Divas svītiņas, nu tu fucking nopietni. Kāpēc vecas tik ilgi sildījās? Šits nav labi, otrdienā no rīta viņš baigi ilgi sildījās. Aizvies durvis labāk. Jā, lai sildūs ir iekšā salādi. Nu, davai, lec. Es nezinu, ko teikt sliktu, bet man nepatīk tā skaņa. Man nepatīk tā skaņa. Nu kas varēja būt sliktākais? Nē, Ingus mums ir sūda. Es zinu, mums ir sūda. Ej, dirst! Nē, dirst! Paga. Es dzirdēju dzīvību. Jā, es arī, bet nu nē, dirst. Nē, es dzirdēju. Nu, es to arī dzirdēju, bet toreiz viņš ar tā norausties un neko ar to negāja. Jā, džīsta. Nu, dirsā ir, bet cilvēki! Lec! Yes! Aiks, Bet rūciņš... Jā! Paldies! Nākot! Man nav ko teikt! Es šito video taļiņu aizvadīšu šam tētim. Aiksam, kas tev ir? Kāpēc tu štai izdarīji? Dod! Nebūs. Nestartējam šis. Nebūs. Aiksam, lūdzu. Pēdējā reizē, bet viņš visticamāk tur ir viss. Aiksam, lūdzu. Dai, lūdzu, pils. Viņš pat pielicis, mēs bļāvām, bet viņš noslāpa kroplis. Sabijās.
Nebūs. Nu, nebūs, Raivo, nebūs. Izsāk. Pagājušajā. O, izgāja! Beidz, paldies, cilvēki. Labi, sākam darbiņu ķerties. Jā. Labi, mēs beigsim video, Raivo. Es nogurs esmu. Ai, šī bija traki. Jūs paši dzirdējāt, kaķītim un ģeneratoram ir vienkārši kāpt, tāpēc, jā. Labi, es beigšu video, jo Raivo ir nomiris, viņš ir baigi laimīgais, ka mēs pielaidām mašīnu. Es arī esmu tik laimīgs, tā kā labi, kāds ar to interesēs, mums pie laika abonēja, ierakstījāt labu komentāru un gaida jauns video.